Šīs dienas tēma. Ko tu mīli? Dāvanas vai dāvanu devēju? Abas divas. Jā, diezgan godīgi, pareizi, jā. Un es vairākiem cilvēkiem uzdevu šo jautājumu, un arī Bībeles stundā. Kāds cilvēks teica, no sākuma es mīlu tās dāvanas. Tad es, kad jau tās dāvanas es saņēmu, sāku iemīlēt to dāvanu devēju, jo viņš jau tās dāvanas dod. Kaut kur arī savu loģiku, jā. Bērniem, piemēram, es gribu, ka viņš dabūna to savu gribulīti apmierināt, tur kaut kādu mantiņu vai kaut ko ir dabūjis, tad viņam vairs to dāvanu devēju vajag vai ne? Nevajag. Paķēra un prom, ja? Un dod nākamo, ja? Jā, tādi cilvēki mēs esam. Jūs domājat, kad jūs un es esam savādāk? Mēs bieži vien esam tādi, ka mēs gribam dabūt, mēs gribam saņemt, bet mēs bieži aizmirstam, kas tad ir šis dāvana devējs un no kā nāk visas dāvanas. Es zinu, kad es arī, piemēram, Dvēseles veldes dārzā daudziem cilvēkiem runāju un cenšos viņus uzrunāt, lai atbalsta cilvēks ar invaliditāti. Un es zinu, man vairs nav pierādījumi vajadzīgi, es esmu pārliecināts, ka tā ir svētīga kalpošana. Un ne jau tikai cilvēkiem ir invaliditāti, daudziem citiem, bet katram savs. Un tad, saprotiet, bieži vien ir tā, ka kāds atbalsta vai iedod vai noziedo, es priecājos par to, ko es esmu saņēmis, ne tik daudz par to devēju. Un tad es sāku domāt, pagāju, kas te notiek? Un tad es sāku tiešām, jau diezgan intensīvi pēdējā laikā tieši par tiem devējiem lūgt un aizlūgt un sveitīt viņus. Ja? Jo mums dabīgi ir, paņemt, dabūt un tā, ja? Vairāk nevajag nekādas te pretprasības vai vēl kaut ko, bet, mīļie, pie Dieva tā nedrīkstētu būt. Ja mēs esam ticīgi cilvēki, tad mums ir jāmācās arī kaut ko vairāk kā to, kā dara pasaule, un rīkoties dievbijīgi, ar pazemību, ar pateicību. Jēkaba vēstule, 1. nodaļa, 21. pants. Ja? Šī jau varētu teikt, ir 9. svētruna. Un šodien mēs tikai mazliet pie Jēkaba vēstules pieskarsimies. Un tur ir rakstīts Jēkaba 1:21. Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā, saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Un atceramies, tur iepriekš mēs mācījāmies, kad 19. pantā. Ziniet, mani mīļie, esiet čakli klausīties, kūtri runāt, kūtri dusmoties. Jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Un tad viņš saka, nolieciet, nolikdam visu netīrību un visu lielo ļaunprātību. Saprotiet, mēs pēc savas dabas, kā cilvēki, kuri esam mantojuši no Ādama un Ievas visus, varētu teikt, gēnus un arī grēkā krišanas sekas, mēs rīkojamies dabīgi. Mēs dabīgi rīkojamies kā jebkurš cilvēks. Un arī šajā dāvanu ņemšanā vai došanā mēs labāk gribam saņemt, dabūt, ko gribam, un aizmirst to, kas tur ir devis. Bet šeit ir rakstīts, ka viņš teica, nolikdam visu netīrību un ļaunprātību un lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Tādēļ jau arī šis vārds, esiet čakli klausīties. Kungs Jēzus Kristus teica, pielūkojiet, kā jūs klausīties. Man tagad tik pa laikam ir ļoti interesanti, kad ar bērniem mājās arī pašam arī ejot cauri šī vārda patiesībai un pielietojot savā dzīvē šo gaismu, nāks atgādināt gan sev, gan citiem, paklau, esi čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Mīļi, atceramies, ka Jēkaba vēstules mūsu galvenā virstēma ir, kad īstā praktiskā ticība.
man ir vajadzīga katru dienu. Ir tā braižinās? Īstā praktiskā ticība. Un šī ticība dzīvajam Dievam, tā ir ļoti praktiska. Tas nav tā, ka es saku ticu un daru pēc savu prātu. Nē, es ticu un daru, jo ticība bez darbiem ir nedzīva. Un tad pirmā kārtām apskatīsimies, lēnprātībā saņemsim iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles, un paskatīsimies. Pirmais punkts. Dāvanas patīk visiem. Tā varētu būt. Visiem patīk dāvanas. Dažreiz jau, kurš cilvēks jau tāds pieaudzis, nobriedušāks, viņš jau kļūst izvēlīgāks. Ko tu man te dāvini tāds niekus? Ko tu tur? Citreiz zvanu kādam draugam, kādam brālim, māsai, kāda jubileja uzaicinājums ir. Ko dāvināt? Nē, nedāvina man tās svecītes un cukurgailīšas, ja? Naudiņu uzdāvini, ja? Pareizi, ne? Gan jau es pats zināšu tik pie tās dāvanas, ja tik to naudiņu. Un tas ir atkal cilvēcīgi, un tas nav nekāds pārmetums, bet tā viņš ir, vai ne? Jo nav jēga man tagad piekraut māju vēl ar kaut kādiem tur maziem ķiņķēziņiem, kas man vienkārši nav vajadzīgi, pareizi, ne? Un tad protams, ka ir pasaulē tas teiciens, dāvana nedrīkst atdāvināt. Piedodiet, es daudz dāvanas esmu atdāvinājis lielā pulkā, lielā vairumā. Man viņi nevajag, es dodu tālāk, Paldies Dievam, sveitīt citu, ja tā varētu teikt. Un tas nav nekas nepareizi. Otrā laika grāmata 9. nodaļa. Un tur mēs paskatīsimies 9. un 12. pantu. Pie ķēniņa Salamana atnāk Sābas ķēniņiene. Salamans, viens no pasaulē visgudrākajiem cilvēkiem, kāds vien ir bijis. Viens no bagātākajiem, bagātāk ar laikam nav bijis par viņu. Ar lielu svētību viņš valdīja Izrēlā. Atceramies, viņš bija Dāvida dēls un sēdās uz viņa troni. Dievs viņam atklājās, un viņš izlūdza no Dieva gudrību un izpratni, kā vadīt tātad tautu. Un Dievs teica, tā kā tu neesi lūdzis nāvu saviem ienaidniekiem un bagātību, tad es tev arī to visu došu, ka tev būs miers un arī bagātība un gudrība. Un tagad Sābas ķēniņiene bija dzirdējusi, ka Salamans ir milzīgi gudrs. Un viņi tagad atnāk ar lielu svītu, ar daudz pavadoņiem, apskatīties, kā tad Salamans tur valda. Un viņi gribēja redzēt visu, gan viņa māju, gan viņa kalpus, gan kalpones, gan dārzus iekārtotos, gan arī templi, kur viņš upurē savam dievam, dzīvajam dievam, kā tas viss notiek. Un tad, kad viņi visu to redzēja, viņi bija milzīgi pārsteigti. Viņi pat redzēja to, ka vergi, nevis kalpi, bet vergi, bija ļoti glīti apģērbti, ļoti izglītoti. Viņi bija tādu labu morāls stāju, ja? Viņiem bija tiešām gan izglītība, gan saprašana, kā rīkoties, kā kalpot. Tur nebija kliekšana, tur nebija bļaušana, bet ar gudru izdomu un visu viņi darīja. Tāpatās kādi ēdieni tur tika celti priekšā, tur Sābas ķēniņiene vienkārši brīnījās, un tur kādā pantā bija sacīts, ka viņai aizrāvās elpa. To visu redzot. Un tad, kad viņa visu to bija redzējusi, viņa deva Salamanam dāvanas. Salamans tik bagāts, bet Sābas ķēniņiene dod viņam dāvanas. Paskatīsimies tikai te 9. pantu. Un viņa deva ķēniņam 120 talentus zelta un balzāmu lielā vairumā un dārgakmeņus. Un tur nebija tāda balzāma, kā šī, ko Sābas ķēniņiene dāvināja ķēniņam Salamanam. Dārgakmeņus, kaut kādu apbrīnojumu balzāmu,
un nieka 120 talentus zelta. Nu, es paskatījos, cik varētu būt, nezinu, vai tas ir precīzi, bet tā laikam aptuveni ir, vairākos tur tulkojumos bija, ka 1 talents zelta tajā laikā varēja būt 25 kg vai 25,9, nu tur dažādi, 25 komats. Nu tad paskatieties, ja 120 sareizina 25 kg, cik tur sanāk tas zelts? 3000 kg. Mūsu valodā pārtulkojot, tas ir 3 tonnas. Nieka 3 tonnas zelta atved Salamanu uzdāvināja. Kā jums tas patīk? Tāda sīka dāvaniņa, ja? Nu, to pat, piedodiet, nevar ne saprast, ne aptvert. Nu, nezinu, vai precīzi tik, bet vienalga, tā dāvana bija gigantiska, ja? Kādam ir zelta gredzens, laulības gredzens, tur ir kaut kādi daži, nevis daži, bet daži 10 grami, ja? Jūs iedomājaties, šitie kilogrami, šitās tonnas zelta, kā viņus vispār varēja atvest, tur atnest. Nu, arī tajā laikā, protams, bija savu loģistiku, kā to visu darīt. Uzdāvināja. Brīnišķīgi. Salamans pieņēma. Paskatāmies 12. pants. Un ķēniņš, Salamans, deva Sābas ķēniņienei visu, kas viņai patika un ko viņa no tā lūdza. Vēl vairāk nekā viņa pati bija ķēniņam atvedusi, un viņa griezās atpakaļ ar saviem pavadoņiem un gāja uz savu zemi. Cik liels dāvans Salamans deva ķēniņienei atpakaļ? Vēl vairāk. Nu, nav uzskaitīts, kas tas bija vēl vairāk, ja? Abrīnojami. Nu, ķēniņiene ar nesmādēja. Viņai bija, viņa deva, un viņa saņēma pretī vēl vairāk. Tātad secinājums, dāvanas patīk visiem. Pareizi, jā? Tātad šeit bija, varētu teikt, tāds, starpvalstu prezidentu ķēniņu, appusējas sadarbības tāds līgums, ka viņi viens otru cien, mīl un apdāvina. Un tā jau arī tagad tas notiek, ka kāds brauc pie kāda ciemos, parasti ved kaut kādu dāvanu. Bet ne jau tādos apjomos, kā šeit Sābas ķēniņiene vai Salamans. Bet tagad paskatāmies vēl. Dāvanas patīk visiem, viņas jau ir dažādas. Salamans mācītājs. Salamans mācītājs 7. nodaļa, un tur 7. pants. Patiešām, netaisna peļņa padara arī gudru par neldu. Un uzpirkšanas dāvanas samaitā sirdi. Kas ir uzpirkšanas dāvanas? Kukuls. Samaitā sirdi. Es zinu, kad Liepājā šeit bija kāds advokāts, kurš bija nosaukts, es nesaukšu viņu vārdā, par bandītu advokātu. Jo viņam ļoti patika uzpirkšanas dāvanas. Jo labāk vairāk samaksāja, jo attiecīgi tika nokārtots, kad mazāk sodu dabūja tas bandīts, kas bija to noziegumu izdarījis. Daudzus gadus. Viņš pat tādu slavu iegūs. Jā, uzpirkšanas dāvanas samaitās sirdi. Un no sākuma jau tiek iedot dāvana, mazāk apmēra, citreiz lielāk. Un tajā brīdī, kad cilvēks šo dāvanu pieņem, viņš jau vairs nevar varētu teikt, spriest tādu taisnu tiesu, jo viņš jau ir ietekmēts, viņš jau ir atkarīgs no tā cilvēka, jo viņš ir saņēma dāvanu. Kā tad viņš tagad var kaut kā atteikties, viņam kaut kādu labvēlību parādīt? Viņam tā ir jāparāda. Un sirds tiek samaitāta. Un aizvien vairāk cilvēki piedzīvo to, ka ja kāds iedod kukuli, tad viņš sasaistās ar to kukuļu devēju. Un tādēļ bieži vien arī politikā, kad cilvēki iet uz kompromisiem, tad viņi ir spiesti
varētu teikt, atbalstīt kādas nekorektas lēmumus, es tā maigi izteikšos, it kā par labu tiem, bet lai dabūtu labumu sev. Un gala rezultātā atkal šī uzpirkšanas dāvana samaitās sirdi. 8. pants. Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums. Sākumā var tas izskatīties labi, bet gala rezultātā tas vedīs pie Dieva taisnās tiesas, jo Dievs neatstās nesodīt nevienu grēku. Labāka ir pacietība nekā augstprātība. Mums jāmācās ir ar pacietību sagaidīt no Dieva daudz ko. Mums aizvien gribās ātros risinājumus, it īpaši tagad šajā informācijas laikmetā, kur klik, mudīgi, nekur tev vairs nav jābrauc, nav jāiet, kādreiz atceros, es arī tik daudz un bieži braukāju uz Rīgu darbu darīšanās, tagad jau vajag reku ieslēgt Zoom datorā, un tur sakomunicē vai sazvanies vai vēl kaut ko, uzspied pogu, paņem elektroniskais parakstu līgumus, aizsūtu, viss ir ērti un feini un ātri, pareizi, Bet teikt, ka pacietīgais ir labāks nekā pacietība, labāk nekā augstprātība. Jo Dievs pats saka, jums vajag pacietību, lai Dieva prātu darījuši, iemantot apsolījumus mīļai, nesteidzināsim Dievu dažādos gadījumos, dažādās situācijās. Dievs nemeklē ātros risinājumus. Un mēs jau zinām to teicienu. Dievs nekad nesteidzās, bet viņš arī nekad vēl nav nokavējis. Ja tā? Nekad vēl nav nokavējis, ja tik mēs uz viņu paļaujamies. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, tur 11. pants. Tur viņš runā arī par dāvanām. Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Viņš uzdod jautājumu, Jēzus Kristus. Vai vecāki, arī neticīgi, prot saviem bērniem dot labas dāvanas? Viņi dod? Vai vienmēr tās dāvanas ir labas un nes labumu tam bērnam? Tas ir cits jautājums. Bet bērniem grib ļoti, ļoti izpatikt, iegūt viņa, varētu teikt, draudzību, labvēlību, bet, diemžēl, nevienmēr tas ved pie laba. Un tomēr, viņš arī saka, jūs ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas. Cik daudz vairāk jūs debes Tēvs dos labu tiem, kas viņu lūdz. Vai viņš nedos? Dos. Un tad viņš ļoti paskaidro šeit nozīmīgu atziņu, nozīmīgu patiesību 12. pantā. Tad visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. To, ko tu gribi, lai citi tev dara, tāpat dari arī viņam. Un tas saskan ar Jēzus Kristus bausli, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Citā vietā viņš saka, mīliet cits citu tā, kā es jūs esmu mīlējis. Tā ir bauslība un pravieši. Dodiet labas dāvanas, dodiet savu mīlestību, parādiet praktiski darbos, kalpošanā, ka jūs tiešām esat kristieši ne tikai pēc vārdiem un pēc nosaukuma, bet arī darbos. Es pat klausos grāmatu Мысли široko, tas ir domā plaši, ja? Bens Karsons, ko es jau esmu pieminējis, man šis vīrs šobrīd ļoti, ļoti saista, interesanti, kā no nekā viņš tapa par, kā es teicu, pasaules slavenu neiroķirurgu un arī ticīgs cilvēks. Un viņš sacīja un stāstīja, precīzāk viņa mamma liecināja, kā viņa bija apprecējusies ar kādu vīru, kurš pat bija draudzē mācītājs un sludinātājs. Ja? Viņš bija mācītājs, precīzāk.
Un tā draudze, viņa neko citu nezināja, viņa ļoti agri apprecējās, ka kaut kas cits varētu būt. Tur arī dejoja, tur gorijās, tur gāja naktīs uz tusiņiem un no rīta iedzēra tur, ko tur jau, lai no rīta atkal varētu stāvēt kancelē un sludināt. Un viņa redzēja, ka tas dzīvesveids kaut kāds jocīgs, bet viņa neko citu nezināja. Viņa domāja, ka tā ir tāda norma, ja? Un tajā pašā laikā, tā, ka viņa sastapās ar patiesu dzīvo Dievu, viņa saprata, cik ārkārtīgi ļauna ir bijuši šī mācība un dzīvesveids. Un tās labās dāvanas viņa saņēma. Tas vīrs viņai tur pirka visu kaut ko, bet mācītājs būdams nodarbojās ar kontrabandu. Viskiju tirgoja un pat narkotikas. Jūs iedomājaties? Bet tas jau nebija patiesi Dieva cilvēks. Tā bija tikai tas bija reliģijas aizsaks. Tātad, bet Jēzus Kristus šeit saka, ja jūs gribat, lai pret jums labi attiecās cilvēki, tad kā mums jātiecās pret citiem? Arī ar mīlestību un ar sirsnību, ar pazemību, ar kalpojošu sirdi un reāliem darbiem. Tad šeit mēs noskaidrojām, ka dāvanas patīk visiem ar dažiem piemēriem. Bībelē daudz citu piemēri ir, bet mēs redzam, ka var būt ļoti sirsnīgas dāvanas, patiesas, var būt uzpirkšanas dāvanas, var būt tādas, ko dara neticīgie, bet ja mēs esam ticīgi ļaudis, tad mēs daram tā, kā Kungs Kristus teica. Tā kā jūs gribat, lai jums dara, tā arī dariet jūs. Un tādējādi jūs izpildīsiet visu Dievu taisnību. Otrais. Tagad paskatīsimies. Lielākā dāvana visā visumā. Pati lielākā dāvana visā visumā. Es nevarēju atrast labāku vārdu, jo, ja mēs iedomājamies mūsu Zemi, planētas, Saules sistēmas, zvaigznājas, piena ceļu, citas galaktikas, cik jau kurš ir ieskatījies šajā te brīnišķīgajā radītajā pasaulē un visumā, vai jums ir viss skaidrs, ka jūs naktī izejat ārā vakarā un paskatāties zvaigznēs? Jums viss ir skaidrs, kas tur augšā notiek? Viss var izprast, ja? Izdibināt. Paskatās, tur fēni, tur tas. Nekas tur nav skaidrs. Mēs tikai vienkārši varam ar abrīnu skatīties, jūsmot un patiesībā maz ko saprast. Mēs varam tiešām brīnīties un redzēt to, ka Dievs ir gigantiski visu to ar savu gudrību izvērtis, izveidojis, radījis, uztur joprojām. To nevar. Mūsu platuma grādos, kur mēs esam pieraduši 3 dimensijās skatīties, platums, augstums, garums, mums vēl jāmācās šis dziļums, Dieva mīlestība, dziļums. Ja? Un tādēļ paskatīsimies šeit zem šī apakšā vēlreiz lielākā dāvana visā visumā. Un kas tad šis visā visumā lielākais dāvana devējs ir? Jēkab 1.17. Jēkab 1.17. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījuma pirmai. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana, no kurienes nāk? No augšienes, no gaismas tēva, no debesu tēva. Un pirmkārt paskatīsimies, kas tad ir šī vislielākā dāvana visā visumā. Pestīšanas dāvana. Pestīšanas dāvana. Glābšanas dāvana no Dieva dusmām, no tumsas varas, no sātana varas, jo cilvēki, kuri dzīvo grēkos, viņi visu mūžu baiļu dēļ atrodas verdzībā. Un tad nāk šis pestītājs Jēzus Kristus, kurš no šīs baiļu verdzības mūs izrauj, atbrīvo, un mēs vairs neesam grēka vergi, bet mēs esam Kristus sekotāji. Efeziešiem 1.7. Efeziešiem 1.7. Viņam, Kristu,
mums dota pestīšana. Viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Mīļie, ja mēs par šiem vārdiem vien tā prātīgi apsēstos vienatnē ar Dievu un domātu un lūgtu un pārdomātu, tad mēs iegūtu ļoti bagātīgas svētības. Svētīgs tas cilvēks, kas dienām un naktīm pārdomā Dieva vārdus, Dieva bauslību. Dāvids saka, es tevi pieminu apguldamies un par tevi domāju uzmodamies. Vakarā, kad ir noguris, tad tik daudz varbūt nav spējīgs domāt, bet viņš piemin to kungu. Bet no rīta, kad uzmostās, kad ir skaidrs prāts, kad ir atpūties cilvēks fiziski un garīgi, arī viņa smadzenes ir atpūtušās, tad viņš saka, es domāju par tevi. Es domāju, kungs, par tavu pestīšanas dāvanu. Par to, ka tavās asinīs, ko mēs arī šodien pieminēsim, viņi izlietās dārgās asins mūsu dēļ, kurās mēs varam savienoties ar dzīvo Dievu, tad tajās mums ir dota grēka piedošana. Grēka nasta ir noņemta, un es varu staigāt kā brīvs cilvēks, kuram ir dota arī daļai brīvā griba, un es varu izvēlēties turpmāk, pa kuru ceļu iet. Tādēļ ir viss sacīts, ko mēs lasījām, lēnprātībā, saņemiet iedēstīto vārdu, atraisieties no visas netīrības un no visas ļaunprātības, jo šis patiesības vārds tev var izglābt. Tici tam, paklaus tam, negaidi sajūtas, negaidi emocijas, uzticies Dieva vārdam. Ja Dievs ko saka, tad tas tā arī. Viņa asinīs mums ir dota grēka piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Dievs ir bagāts žēlastībā, un viņš šo žēlastības dāvanu dod un dāvā ikvienam, kas nāk pie dēla, kurā tas pārpilnībā, tātad 8. pants, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Visa gudrība un atziņa nāk no kā? No dzīvā Dieva. Tur tālāk Efeziešu vēstulē 1. nodaļā Pāvils lūdz par ticīgajiem, kas nāk pie Kristus, lai jūs saņemtu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs viņu, tas ir Jēzus Kristus, labāk izprastu. Mīļie, mēs visu kaut ko varam šajā zemes dzīves laikā mācīties, un tur savu nozīmi ir, bet ja mēs nepazīstam kungu Jēzus Kristu, ko tad man līdzēs šīs visas pasaules gudrība? Ko tad man tas līdzēs? Absolūti neko. Es klausījos vakar vēsturiski tādu apkopojumu par tiesu Nirnbergā. Atcerieties, 1940, tātad 5.46. gads, kad tiesāja fašistiskās Vācijas visus tos tur īpašos līderus, vadītājus, slepkavus, kas organizēja, kas darīja un tā tālāk. Un tur jau uz tiesas sēdi, dažs labs jau bija sajūtas prātā, dažs labs tur tēloja muļķi, bet dažs labs arī bija reāls muļķis, ģeķis. Lai arī viņš bija varens slepkavu, bet no Dieva lietām viņš neko nesaprata. Tas pats Gērings, kad 16. oktobrī 46. gadā viņam vajadzēja izdarīt tātad šo te, pakāšanu, respektīvi viņam piespried nāves sodu arī caur pakāšanu, viņš 15. oktobrī paņēma un iedzēra indi. Un kur viņš aizgāja? Vai viņš nožēloja savu rīcību? Nē, viņš varonīgi tur izrunājās un teica, ka viss ir kārtībā. Viņš nezināja, viņš nepieņēma šo pestīšanas dāvanu, jo viņš teica, ka Hitlers ir īstais puika, kuram jāsako. Un, diemžēl, šodien nav nekas mainījies. Paskatāmies, kas notiek Krievijā, paskatāmies, kas notiek citur, kur cilvēks skrien cilvēkiem pakaļ un uzticās cilvēkiem. Mīļie, nē, īstā gudrība, īstā atziņa, pazīt viņu, mīlēt viņu, jo viņš ir devis šo pestīšanas dāvanu tev un man. Otrais, vislielākā dāvana šajā visā visumā.
mums ir doti svētie raksti. Svētie raksti, mīļie. 2. Timoteja 3, tur no 15. panta paskatīsimies, kā mēs varētu zināt patiesību. Kā mēs varētu sekot lielajam Dievam, ja mēs nezinām, ko viņš saka. Kā es varu izpildīt cilvēka gribu, ja es ar viņu nesarunājos? Kā es varu viņam palīdzēt, ja viņš nepasaka, ko viņam vajag palīdzēt? Un šajā ziņā, es domāju, mums, kas ticam Jēzum Kristum, tā ir vislielākā dāvana, ko Dievs mums ir devis savu vārdu. Bībeli. Brāļmās piekrītam? Jā. Pestīšanas dāvana un Bībeli. Un te ir rakstīts, tātad no 15. panta. Brāļmās, kam ir bērni? Kam ir mazbērni? Ieklausties šis 15. pants. Un, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Māciet saviem bērniem un mazbērniem šo gudrību. Zināt svētos rakstus, mammas, klausaties. Iegaumējiet to, ka nesvarīgākais ir bērnam iemācīt telefonu, lietot internetā, tur surfot un tā tālāk, bet svarīgākais, lai viņš zina, ko Kristus saka, ko Kristus māca. Un tādēļ arī, kad mums būs tagad Kristus piedzimšanas svētku, dievkalpojums, kad bērniem arī būs dāvans, mēs draudzē sakam, māciet saviem bērniem svētos rakstus. Nevis tur pa kaut kādiem pasaulīgiem pantiņiem staigāt un tur kaut ko mācīties, nē. Bet mēs mācam saviem bērniem svētos rakstus. Ja tu esi gudra mamma, gudrs tētis, tad vērs savu bērnu sirdi uz Kristu, lai viņš jau no mazām dienām zina svētos rakstus, kas viņu spēs padarīt gudru. Kuri no vecākiem negrib, lai viņu bērni būtu gudri? Gudri Kristū, nevis pilna galva zināšanām, bet gudri Kristū. Un, lai tas varētu notikt, ir arī vēl turpinājums. 16. pants. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai. Tātad mēs mācam savus bērnus, mācam pieaugušos, paskatām draudzes locekļus, vainas pierādīšanai. Ja cilvēks ir kritis vainā, tad balstoties uz rakstiem mums ir tiesības pierādīt viņa vainu, ka tu esi grēkojis. Un tad seko tālāk labošanai. Tātad es izlaboju viņa nepareizo domāšanu. Tu izlabo manu nepareizo domāšanu un saka, paklau, tu nepareizi spriedi, kā tu uzvedies, kā tu runā, kur tu to dabūji. Skatāmies, ko raksti par to saka. Labošanai. Un tad, kad cilvēks to ir atzinis un pieņēmis, audzināšanai taisnībā. Tas nebūs vienreiz pateicu, ko tu vēl nesaprati? Tā būs nemitīga darbība, nemitīgs process, audzināšana taisnībā. Cik ilgi bērni jāaudzina? Diemžēl ir arī tādi traģiski gadījumi, ja? Bet, kamēr viņš pieaug, kamēr viņš spējīgs atšķirt labo roku no kreisās, labu no ļauna, un kamēr viņš iziet līdz tam brīdim, ka viņš iziet no tēva un mātes nama, ja? Un viņš aiziet savā dzīvē, pieķerās savai sievai, kļūst viena miesa, ja? Un viņš seko Kristum, bet viņš ir iemācīts sekot Kristum. Un tad, protams, kad arī dievbijīgs padoms arī no vecākiem, kuriem ir lielāka dzīves pieredze un staigāšana ar to kungu, vienmēr dievbijīgs padoms ir derīgs. 17. pants. Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Lai Dieva cilvēks. Tu esi Dieva cilvēks. Tu esi sagatavots katram labam darbam. Tu dzīvo viņa sagatavotajos labajos darbos. Tu pateicies viņam par to, ka viņš to tevi devis. Tie ir interesanti jautājumi un svētīgi mums par to domāt un pārdomāt. Vai es ņemu godu sev, vai es dodu godu tam, kas ir tas darītājs.
Un es pateicos viņam, ka viņš mūs ir darījis par Dievu, par saviem līdzstrādniekiem. Tā ir milzīga dāvana un privilēģija. Tātad vislielākā dāvana visā visumā ir pestīšanas dāvana. Otrais – svētie raksti. Trešais – svētais gars, patiesības gars. Pasaulē viņš nav pieejams. Pasauli viņu neatzīst. Pasaulē svētais gars darbojās, lai pārliecinātu cilvēku par grēku, taisnību, tiesu. Bet ticīgā cilvēkā svētais gars mājo iekšā. Atceramies, ja? Viņš teica, vai jūs nezināt, ka jūs esat svētā gara mājoklis un ka Dieva gars mājo jūsos un viņš jūs vadīs uz visu patiesību. Jāņa 15, par to daudz Bībelē minēts. Jāņa 15, 26, Jāņa 15, 26, evaņģēlijas. Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. Tad, kad cilvēks saņem šo pestīšanas dāvanu, sāk ticēt rakstiem, viņš saņem svēto garu no tā brīža, viņš ir pie Kristus, ar Kristu un Kristus viņā. Un te viņš saka, nāks aizstāvis. Aizstāvis, patiesības gars. Mīļie, tas ir apbrīnojami zināt un dzīvot patiesībā. Nevis melos un maldos, bet patiesībā. Cik brīnišķīgi, ka mēs varam piedzīvot patiesība dara brīvu. Ir tā? Ja mēs dzīvojam un staigājam gaismā un patiesībā, tad mums nav jābaidās. Esi tīrs Dievu priekšā, šķīstīsimies no visiem garumies straipiem, lai taptu pilnīgi svēti Dievu bijāšanā. Esi tīrs Dievu priekšā, noliksim visu netīrību un ļaunprātību, noliksim visu grēku un smagumu, kas ap mums tinās, un mums nebūs jābaidās, ka kāds kaut ko par tevi vai mani uzzinās. Man nav jābaidās. Šis pats Bens Karsons. Viņš kaut kādā gadā, es neesmu paskatījies, ir kandidējis uz Amerikas prezidentu amatu. Un tad, laikam, kaut kad tur, kad Trumpa kopā, es nezinu, labi, būtība. Un tad viņš netika ievēlēts, bet viņš kļuva tur par saimniecības vai komunālās ministrijas ministru. Viņš kaut kādu laiciņu tur bija. Un, ziniet, viņš teica, ak, vai kādas apmelošanas, kādas visādas ļaunas runas par viņu tika runāts. Ka viņš esot ar sievu tur pa valsts budžeta līdzekļiem piesavinājies visādas līdzekļus, sapirkt sev mājās mēbeles un iekārtas un visu kaut ko. Un Amerikā tur ir ātri, uzreiz, ja kaut kas tāds ir, mudīgi tiesa, ja, jo tur kāds bija teicis, ka cik tā bija, laikam no 4 vai 5 advokātiem vismaz, no 5 advokātiem vismaz 4 būs Amerikā. Viens tikai būs kaut citur, jo tur nenormāli tiesas process visu laiku ir. Un tagad, tur tiesājās, grib pierādīt, ka viņš ir piesavinājis tos līdzekļus mājās, visu kaut ko sapircis. Viņš teica, man tas vispār neuztrauc. Viņš lūdzu, meklējiet, tērējiet savus miljonus, maksājiet tiem advokātiem, ja jūs gribat, atrodiet. Viņš man nav ko baidīties. Es esmu tīrs. Jūs saprotiet? Viņam ir patiesības gars. Viņam nav ko baidīties. Viņš zina, ka es neesmu neko paņēmis un nopircis. Piedodiet, viņš kā neiroķirurgs, man šķiet, viņš jau bija ļoti, ļoti turīgs un bagāts, un tad viņam vēl, bet ir kas kampī vēl. Bet te reku ir patiesības gars. Jūs saprotiet, tā ir sevišķa aizstāvība un sevišķa brīvība, ja mēs esam šī gara vadībā. Tad arī tev un man, brāl, mās, nav jābaidās, ka kāds kaut ko neuzzina pa tevi, pa mani. Bet ja tev ir ko slēpt, ja tu esi saņēmis uzpirkšanas dāvanu, ja tu ar meliem iegūst kaut kādas līdzekļus un piesavinies kaut ko, tad ir ko baidīties. Tad ir.
Bet ja tev ir šī te brīnišķīgā žēlstības dāvana un liecība, kā tu esi Dieva bērns, tad tev nav ko baidīties un nav ko uztraukties. Tātad trešais reku ir šis te patiesības gars. Ceturtais. Mums ir dota Jēzus Kristus aizstāvība. Viena no vislielākajām dāvanām visā visumā. Neviens draugs klausies. Visā visumā. 1. Jāņa vēstule 2. No 1. panta skatāmies, kas tur ir rakstīts. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnīgs. Un ja mēs atzīstamies savos grēkos, un ja mēs atgriežamies no saviem grēkiem, tad kunga Jēzus Kristus asins mūs šķīsta no visas nešķīstības. Un mēs steidzamies pie savu Tēvu un sakam, debes Tēvs, Kristus nopelnā, lūdzu piedod, paklup, nesaprat, nebija modrīgs. Viņš piedos? Jēzus Kristus ir godībā, viņš ir Tēvam pie labās rokas. Un ziniet, es mēģināju bērnišķīgi šodien iztēloties, kā tas ir. Tēvs, Jēzus Kristus, un tajā brīdī liekas sātens apsūdzētājs, Mārs kaut ko nepareizi ir izdarījis, apsūdzētājs saka, redzi, ko viņš izdarīja. Tēvs saka, nu jā, laikam būs kaut kas jādara. Jēzus Kristus saka, bet viņš jau atnāca pie manis. Tēvs reka, viņš jau lūdz piedošanu. Tēvs saka, tiešām Jēzus, viņš bija pie tevis? Jā, viņš bija pie manis. Viņš lūdz piedošanu. Tad viss, tad vairs sots nebūs. Jūs saprotiet? Abrīnojam, nu tas ir bērnišķīgi, es tagad saku, ja? Bet tā ir tā aizstāvība. Jo mēs steidzamies pie sava aizstāvi. Un es jau to esmu teicis, ka katram ticīgam cilvēkam ir milzīga aizstāvība šeit, kamēr mēs dzīvojam. Mums ir dots svētais gars šeit uz zemes, kas mūs aizstāv. Mēs lasījām. Un nāks aizstāvis, patiesības gars. Jā, mēs lasījām. Un te vēl mums ir Tēva priekšā aizstāvis, kas sēd godībā pie dzīvā Dieva. Jūs paskaties, kāda privilēģija ir Dieva bērniem. Un tad Dieva bērns var ļaunprātīgi izmantot un teikt, nu nekas, es varu grēkot uz vēlla paraušanu, man vienmēr visu piedos. Tu seņem esi vēlla parauts, un tev nav nekāda daļa gar Dieva apsolījumiem. Saprotam, ko? Pareizi? Nekāda daļa nav. Bet ja tu bīsties Dievu, ja tu mīli Kristu, tad tu nekad tā nerīkosies. Bet ja arī tu paklupsi, te bija rakstīts negrēkojot, bet ja nu kāds krīt grēkā, tad jums ir aizstāvis. Tad tu tūliņās kritīs savu vaigu un teiks, kungs, man ir kauns, piedod, es apgrēkoju, šķīstī man, nu kā es tā? Šis dēls, meita, tagad paklausies. Te bija kļūda, tas bija nepareizi. Turpmāk šito nedara, tur nepiedalies, šito izslēdz, šito izmet ārā un seko man. Un brīnišķīgi tiek atjaunots attiecības ar dzīvo Dievu. 2. pantā. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Mīļie, kāds var teikt, es ticu Jēzum, nav nekāda iebilduma pret Dievu. Tu viņu baušļus turi, tu viņu pavēles zini, tu viņu likumus ievēro? Nē, to es nezinu. Tad tu esi mers. Tu tālāk teici. Ja kāds saka, ka viņš atzīst Dievu un netur viņu baušļus, viņš ir melis un vēla bērns. To nesaka es, to saka Dievs. Tā ir patiesība. Patiesības gars mums ir dots. Atzīstiet patiesību. Patiesību ir darījis brīvu. Ko tas dēls darīs brīvu, tas ir patiesi brīvs. Redziet, tātad, ja tu turies pie viņa vārdiem, ja tu ļaujies viņa gara vadībai, tad tādā gadījumā tev ir šī te brīnišķīgā aizstāvība no kunga Jēzus Kristus. Romiešiem 8:31. Romiešiem 8:31. Ko nu sacīsim par visu to,
Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav audzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās, redziet, dāvana visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus, Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv, kas arī tevi un mani aizstāv. Un tā aizstāvība ir ne tikai tad, kad mēs esam pakrituši un ejam pie viņa arī, bet viņš jau tevi aizstāv, lai tu nepakristu. Viņš jau novirz tavu ceļu no ļaunā ceļa uz patiesības ceļu. Viņš jau tev ir devis svēto garu, kas tev atgādina un saka, neej tur, nepiedalies, atstāj tos draugus, ej mājās, tur tevi gaida. Drauģeļi un draudzenes tevi nebaro, bet tēvs, māte tev baro, pa tev rūpējās. Bērni, klausties! Ne jau drauģeļi un draudzenes jūs uztur un baro un gādā, lai jums būtu ēdiens apģērbts un jums virs galvas un mīlestība. Ne jau tusiņu biedri, bet mīlošais Dievs, kas ir devis mums vecākus, tie par jums gādā. Redziet, bērni, ņemiet to vērā un vērtējiet, kam ir vecāki. Vecvecāki, kuri par jums rūpējās no Dieva žēlstības. Tātad vislielākā dāvana visā visumā, pirmkārtām, tas ir, kā mēs noskaidrojam, pestīšanas dāvana, tad ir svētie raksti, tad ir dots svētais gars un Jēzus Kristus kā aizstāvība. Un pēdējais 5. ir palīdzība un nodrošinājums. Garīgais un laicīgais. Dzīves laikā jau mums tiek nodrošināta palīdzība, ko es jau pieminēju, ja, visas dzīves garumā. Mums ir nodrošināts ēdiens, apģērbs. Tad, kad ir neveselība, tai skaitā zāles. Tā varētu būt. Tai skaitā ārsti. Bet kas tad ir šīs dāvana devējs? Cilvēks? Tā Gucci firma? Vai vienalga kas? Jā, it kā, bet viņi jau savu naudu saņem, kad tu nopērc viņa drēbes. Bet tās drēbes, gudrību uzražot, ir devis dzīvais Dievs. Kas ir vislielākais dāvana devējs? Dievs. Kas ir svētījis to tableti, lai viņi tev noņem tās galvas sāpes? Dievs. Cik nav dzirdēts, ka cilvēki lieto zāles un neko nepalīdz. Un tā, ka viņš sakārto savu dvēseles stāvokli, tad arī sakārtojas fiziskais. Kā viens dakteris man teica, tad, kad tiek sakārtotas attiecības debes kancelējā pie dzīvā Dieva caur Jēzu Kristu, tad arī sakārtojās daudzas lietas tepat pie miesas. Esam piedzīvojuši parādījumās? Paldies Dievam, paldies Dievam. Tātad zāles, darbs, izglītība, ģimene. Te varētu daudz ko papildināt. Atpūta, mīlestība, miers, prieks, pārliecība, ticība un tā tālāk. Viss tas ir no dzīvā Dieva un tiek nodrošināts ilgtermiņā. Tas nav kā mums neredzīgā biedrībā nemitīgi janvārī, februārī jādomā, kā turpmāk turpināt darbu. Kā nodrošināt darbiniekiem algas un ģimenēm vajadzības. Lai dabūtu atkal kaut kādu finansējumu, lai mēs grūtiņiem varam palīdzēt. Mums katru gadu par to jādomā. Bet šajā gadījumā Dievs rūpējās arī neskatoties uz grūtībām. Un nevienu gadu viņš nav mūs atstājis. Jūs saprotiet? Nevienu gadu. Un tad, kad arī tev kādreiz ir bijis kāda krīze un tu esi steidzies pie Dieva, vai īsākā vai garākā termiņā nav nācis risinājums to? Es domāju, vienmēr pareizi.
Vai nu viņš ir devis mieru, vai nu ir devis risinājumu. Mateja 6. nodaļa. Tur Jēzus Kristus runā par putniem, par puķiem gaisā. Nu, ko jūs zūties? Nu, ko jūs kurni? Nu, redz, Dievs putnus baro. Redz, puķis, viņš apģēra tik skaisti, kā Salmans pat savā godībā nebija tērpies, ja? Un tad viņš šeit tālāk saka 30. pantā. Ja tad Dievs zāli, tas ir puķi laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Ir tā, ko? Dievs zina, ko tev vajag. Gan laicīgo, gan garīgo. Vecāki zina, kas saviem bērniem ir vajadzīgs, ko? Jā, piemēram, kas mums te tādi mazākie draudzē ir? Zāra un Karolīna, pieņemsim, ja, kas nāk uzreiz prātā. Piemēram, es nezinu, cik reizes Karolīna šogad ir atgādinājusi Justīnai ar Ingus vai Zāra, tad Līgai ar Alvu. Pagāja tā, tu nopirki man ziemas apaus, ja? Tu nopirki man pufaiku. Vai skolas somu jau tas sagādājis, pēc 3 gadiem man būs jāiet skolā. Kā es domāju, to visu bērni nemitīgi atgādina bērniem, vecākiem. Viņi to atgādina. Viņi pat nezina, ka tas viss ir vajadzīgs. Kas par viņiem gādā? Vecāki. Viņi dod. Un tad jūs šaubaties, ka debes tēvs nezina, ko jums vajag. Tādējādi mēs parādām savu neticību un nepaklausību. Jā, pacietība ir labāka nekā augstprātība. Pasaules tauta zinās, ak, vai kas man būs ar darbu, kas man būs ar iztikšanu, kā es izdzīvošu. Ej un strādā. Strādā savām rokām, un Dievs tev palīdzēs. Izdara no savas puses, ko tu vari, un pārējie uztic Dievam. Un viņš gādās. Un ja kādu brīdi arī ir kāda krīze, kāds strupceļš, tad ir brāļu māsas Kristu, kas nāk palīgā, lai cits citam kalpotu. Brāļu māsas, ir tā vai nav? Lai Kristus svētī, ka mēs to saprast, ka mēs to piedzīvot. Un tad viņš saka, bet dzenieties, 33. pants, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tiks nodrošināts. Neuztraucies, nezūdies, nepuksti, nekurvi. Bet, lai jūsu lūgumu nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā lūgšanā un pielūgšanā. Un pēdējais tagad, brāļmās, mēs noskaidrojam šos te 5 apakšpunktus, vislielākā dāvana, neatkārtošu vairs. Tā ir milzīga dāvana, tas ir milzīgs nodrošinājums, tā ir milzīga pateicība Dievam. Jā, ko tu mīli, dāvanas vai dāvana devēji? Es domāju, ka mēs tagad sapratām, ka visas dāvanas nāk no gaismas tēva, un katrs labs devums, tiešām tas ir apbrīnojami, tas ir mūsu kungs. Saņemiet šo brīnišķīgo iedēstīto vārdu savās sirdīs, un lai tas jūs glābi no šīs kurnēšanas, no šīs pukstēšanas, no šīm nopūtām, ar ko nodarbojas pasaules tautas un pasaulīgie cilvēki, bet ticīgais vienmēr skrien pie savu dzīvā Dievu, pie savu tēvu. Un tagad mums vajadzētu ikvienam sacīt sekojušus vārdus. Es mīlu lielo dāvanu devēju, dzīvo Dievu, un priecīgi piekrītu un lūdzu, lai Jēzus tagad caur mani dod savas dāvanas cilvēkiem, citiem cilvēkiem bagātīgi. Tagad es labprāt piekrītu un lūdzu Dievs dod caur mani šīs dāvanas citiem cilvēkiem. Jūs saprotiet, es
mēs kā draudze esam Kristus rokas, Kristus kājas, Kristus ausis, acis, mute un tā tālāk. Ir tā, ko? Jūs būsiet mani liecinieki, mēs lasījām 15. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Jūs būsiet mani liecinieki. Jūs ejiet un pabarojiet. Man ļoti uzrunāja viena liecība, kur jauna sieviete, mulate, tātad starp tumšādaino un gaišādaino, pa vidu, tad sieviete esot simpātiski skaista un Āfrikā, kaut kādā valstī, un viņa gāja kalpot uz cietumu, kur bija drausmīgs vardarbības un slepkavības. Drausmīgi. Un tiešām viņa gāja kalpot, tur viss nebija plaši aprakstīts, kā tas tur notika, un tai pašā laikā sāka rimties visa tā vardarbība un nežēlstība tai cietumā. Un tad viņi intervēja un prasīja, kā jūs to panācāt? Viņa teica, ne jau es tikai gribēju, lai šie cilvēki neredzamo Dievu ieraug manī. Jūs noķerat domu? Lai šie noziedznieki neredzamo Dievu ierauga manī. Brāļos, mēs varam piekrist, ka tā ir taisnība? Ka mūsos var redzēt Jēzu Kristu? Mēs esam saldā smarža. Mēs esam patiesības nesēji. Mēs esam Kristus atspulgs šeit virs zemes. Rādīsim tautai, cilvēkiem neredzamo Dievu. Būsim čakli klausīties, kūtru runāt, kūtru dusmoties, kontrolēsim savus mutes valodas, nerunāsim kā pēc ieraduma. Kaut ko iesmiet, kaut ko tur paķert, kaut ko tur aprunāt, bet centīsimies tiešām mainīties. Un ja kaut kas nesanāk, tad iesim pie savu aizstāvi, kas ir Kristus taisns un svēts. Mateja evaņģēlijā. Tagad es esmu piekritis un es lūdzu, lielais Dievs dod dāvanas citiem cilvēkiem caur mani. Tu esi lielais dāvanu devējs, es gribu dalīt, es gribu ņemt dalību šajā, es gribu būt priecīgs devējs. Un pirmam kārtām mums ir jāmācās šāda lieta, ko Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlijā 6:2-4. Nekad mēs nedrīkstam lielīties ar saviem nopelniem, bet saprast, kas ir šis lielais dāvanu devējs. Mateja 6:2. Kad tu dod mīlestības dāvanu, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu, nemeklē godu. Patiesi es jums saku, tam jau ir sava alga. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Dod. Un Tēvs, dzīvais Dievs, kas tev ir devis patiesības garu caur Jēzu Kristu, viņš to nezina, ka viņš tev lieto? Tev vēl ir jāatgādina kādam? Tev vēl ir kaut kas jāpaskaidro? Nē, mīļie. Dod, dari, piedalies, un tu tiksi bagātīgi atalgots. Ja kāds grib saņemt jau algu šeit, tad bazūnē, cik varants tu esi, cik tu esi iedevis, cik tu esi ziedojis, cik tu esi palīdzējis. Kā es jau tik daudz darīju, pagājuši gadu darīju, aizpagājuši gadu darīju. Un šodien ko tu dari? Un ko tu vakar darīji, un ko tu rītaisies darīt? Patiesības gars jau ir dots nevis kā vienreizēji kaut kāda akcija, kā brīnums svecīt, iededzina, izdziest un viss, bet tiešām, lai mēs būtu par gaismu. 2. Korintiešu 9. 2. Korintiešu 9, to, ko mēs pašā sākumā lasījām. Un tur ir sacīts, tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noietu pie jums
un sagatavotu jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un neskopuma liecība. Pāvils uzticēja korintiešiem sagatavot svētības dāvanu, lai tā būtu tiešām svētības dāvana un neskopuma liecība. Un katrs kā savā sirdī apņēmies tā, lai viņš dara, ne piespiestu sirdi, bet labprāt. Un 7. pantā, ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Tu gribi piedzīvot Dievu mīlestību? Nu sāc dot ar priecīgu sirdi. Nu dod, un tev taps dots. Tālāk 8. pants. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vien ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Redmās, mēs ticam, ka Dievs var dot pietiekoši un bagāti, kad paliek gan pašam, gan vēl svētīgi dot. Priecīgi devēja Dievs mīl. Šīs svētības dāvana, nevis skopuma liecība, tā ir tīkama Dievam. Un tad nesīsim dažādus augļus, dažādus upurus, lūpu augļu, dāvanas, ja, palīdzēsim tur, kur vajadzības spiež. Un tad tur 11. pantā tālāk teica, tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam. Un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jūs redzat, kāds mērķis? Lai Dievam tiktu dota kas? Pateicība. Kas pateicību upurē, tas Dievu tur godā. Mīļie, nepateicība, tā ir pasaules alga. Bet īstais ticīgais, kas mīl Jēzus Kristu, viņam ir attiecības un ir piedzīvojis visu par to, ko mēs mācījāmies, viņš ir pateicīgs. Pateicīgs lielajam dāvanu devējam, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Un Pāvils teica, salasiet šīs dāvanas, un kad tad es viņus vedīšu uz Jeruzālemi, nabagiem tur Jeruzālemē, un tad paskatieties Romiešiem 15, 28, tur ir sacīta tāda vārda, Romiešiem 15, 28. Kad šo darbu būšu pabeidzis un šo dāvanu, redziet to, ko korintieši būs salasījuši, un ahai, būšu nodevis viņu rokās, es došos uz Spāniju, ceļā iegriezdamies pie jums. Un es zinu, ka pie jums nākdams nākšu ar pilnu Kristus svētību. Mīļie, tas ir apbrīnojami. Pāvils saņem laicīgo dāvanu no brāļiem, aiznes to nodod Jeruzālemē, un viņš saka, es nākšu atkal pie jums, apmeklēšu draudzes, un nākšu pie jums ar pilnu Kristus Jēzus svētību. Ziniet, ne tai materiālajā dāvanā ir tās svētības, bet tai garīgajā. Kas vēl var būt brīnišķīgāks, ka tu zini, ka Jēzus Kristus ir ar tevi? Ka viņš par tevi gādā, viņš tevi sargā, viņš tevi ēdina, viņš tevi dzirdina, viņš par tevi rūpējās. Jo, kā ir rakstīts, kā Pēters sacīja, jūs maldījāties kā āvis bez gana.
Bet tagad jūs esat atgriezt atpakaļ pie savu dvēseli gana un sarga. Tā ir Dieva dāvana, brāļi, māsas. Ko tu mīli, dāvans vai dāvana devēju? Lielo dāvanu devēju. Mīlēsim dzīvo Dievu. Mīlēsim kungu Jēzu Kristu. Mīlēsim svēto garu. Mīlēsim brāļus māsas Kristu. Jā, mēs esam nepilnīgi, bet mēs citu papildinam un aizpildam tos robus, kas mums kā personām pietrūkst. Bet kā draudzi mēs tiekam veidot Kristus līdzībā. Būsim devēji, jo pats Jēzus Kristus teica, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Amen.